domā par šo projektu? Tad mūsu projekts bija sadarbība ar klasiskās ģimnāzijas skolēniem. Nē, te vajag vēl vienu. Vēl vienu? Pagaidi, viņam vajag arī kur apsēsties. Kur brīnējies, vecīt, sēdies? O tā, tā ir labāk. Tad, kā jūs domājat, šis projekts bija vērtīgs vai nē? Es uzskatu, ka šis projekts bija ļoti vērtīgs un ļoti pieredžu raisinošs projekts, jo ieguvām jaunu pieredzi, satapām jaunus cilvēkus, sapratām, kāda ir viņu vide, kā viņi integrējas, kā mēs integrējāmies viņu vidē, un tā vispārīgi. Just. Vispārīgi jau jā. Aha. Viss? Un tas viss? Jauns draugus ieguvi? Nē. Es īstenībā ar nevienu nesarunājos no viņiem. Kāpēc? Nereiz nepārmīju nevienu vārdu. Aha. Un kā tev debats, kas notika? Tas man tā nepārāk patika, jo varbūt es biju nerunīgs, varbūt viņi bija nerunīgi. Jā. Aha. Un kā tev debats, kas notika par Puškinu un viņa darbiem? Par Puškinu darbiem bija tā diezgan interesanti, varēja kaut ko jaunu uzzināt, bet daži bija par gadu. Un kā tev Rīgas klasiskā ģimnāzija? Tāda bērnu skola. Niklā, tu arī biji? Jā, es piedalījos, ļoti aktīvi iesaistījos visos pasākumos. Skola viņiem ļoti jauka ir, tiešām visu cieņu, skaista skola no ārpus, iekšā ir ļoti viss skaisti sakārtots. Silti. Jā, daži bija tu pārāk silti. Runājot par tām lekcijām, es nezinu, viņas jau, protams, bija ļoti interesants foršas, bet kaut kā man viņas tomēr tā nepārāk nesaistīja, jo viņi tā kā vairāk runāja par to Puškinu un visām pārējām mēs tā kā neko, tā kā sanāca, ka viņi visu dara, mēs tikai klausamies un tā kā reizi. Višķiņ bija arī tā kā, kauns no mūsu puses, tā kā mēs neko nebijām sagatavojuši. Viņi vienmēr nāca ar kaut ko sagatavot, un mēs neko nebijām sagatavojuši. Šis projekts tiešām bija ļoti foršs. Labprāt, vēlreiz tādā piedalītos, tiešām labprāt. Un ko tu par jūs domā? Jā, un es arī labprāt izmēģinātu to ar kādām citām skolām, ne tikai ar klasisko ģimnāziju. Kā tev tieši patika mācīšanās process just? Kas bija tas, kas tev tiešām tur patika un kas bija tas labākais? Tas foršākais bija tas skolotājs tiešām. Viņš bija gan jautrs, gan stingrs un iespējīgs. Nu, tad paldies. Un viss jauki. Nu, un tagad tu arī iet prom. Jūs iespējat pa Oņēginu izrādi? Lūdzu, sākam ar tevi. Nebija slikti, bet, protams, dažos brīžos no sākuma galīgi nevarēja neko saprast. Viņi dziedāja pilnīgi šķērsām, man likās. Bet tas tāpēc, ka viņi dziedāja kopā un daudz cilvēku dziedāja reizē. Nevarēja saprast. Nikā? Man iespēja par teātri var nē. Izrādi. Tiešām ļoti labi. Man ļoti patika. Es varēju saprast atšķirībā no Justa. Es tajā izrādē iedziļinājos. Tāpēc es viņu sapratu, un man tiešām ļoti patika. Beigas es arī sapratu, protams. Jo tur viņi dziedāja višķi tā sakarīgāk. Nu, paldies jums, kungi. Un tagad davai abi šķit.